Pagājis mēnesis, šī pirmā pilnā sēde, ko tu vadi kā domas priekšsēdētāji atkal, un ko es redzu? Tātad ir kaut kāds novēlots lēmuma projekts, ir specifikācijas, ir pašvaldības policijas priekšnieks, komunāla servisa jurists. Visa kaut kāda šāda lieta jau pirmajā domas sēdē, man liekas, tas ir viss, kas ir nepareizi, par ko mēs cīnījāmies. Imantam Pastoram tika piedāvāts atbilstoši likumam brīvais vakantais amats, kas bija uz doto brīdi policijas priekšnieka amats. Viņš arī piekrita iet un ieņemt šo amatu ar nosacījumu, kad alga tiks palielināta tātad līdz maksimumam. Kādas mums bija prasības policijas priekšniekam, vai policijas priekšnieks var kļūt te jebkurš? Liekas, tiek izmantot atkal administratīvie resursi, lai ielikt savu cilvēku iekšā konkrētā amatā. To izdarot, tiek piespiests cits atbrīvot savu esošo amatu. Tu vairāk kārt piesauci, kad te melo viens, otrs, trešais, vai tu runāji ar Elīnu, un ko viņi tev atbildēja? Es runāju ar... Pagaid, pabeigšu. Tu runāji ar Elīnu, un ko viņi tev atbildēja? Un kāpēc ir šāda neticība cilvēkam? Un kāpēc ir jāsaka nepatiesība visiem cilvēkiem, maldinot? Vai Daiga var atzīt darba likuma 9. panta noteiktā aizlieguma radīt nelielīgas sekas pārkāpumu no Saimniekavas domas puses pret Raimondu Goreņčiku? Par ko ir runa šobrīd? Gripa bija. Es jau vēlreiz teicu, bija vīruss un gripa, visi bija slimi. Patiešām, Raimonds Goreņčiks nopietni domātu par izlīgumu, arī viņš lūgtu tiesas sēdi pārcelt, ņemot vērā to, ka mūsu advokāti bija saslimusi, un viņa nedrīkstēja iet ārā, un tas ir pierādāms fakts. Jūs zināt, ka pašvaldība cietusi aptuveni 45 000 zaudējumus, papildus vēl visi tur advokāti izdevumi, kas bija iepriekšējā tiesāšanās procesā, kad tika atjaunots izpilddirektors darbā. Nodokļu naudu par kaut kādu tiesāšanos, kur vispār nevajadzētu būt, ka darba devējs vajā savu darbinieku. Es tev vēlreiz atļauju man lūdzu pateikt. Tad, kad tu liec šitāds lēmumu projekts, kur ir tiešā tava atbildība, kur mēs novada domē rodam zaudējumus, tu man tagad sāc stāstīt. Es tev nepārtrauc, tad, kad tu runāji. Te ir jāpārtrauc tev, Daiga. Tev jāpārtrauc. Es tev ļoti lūdzu netraucē normāli strādāt cilvēkiem. Tātad es gribēju pateikt. Konkrētā jautājuma, tas viss tiek izmantots. Es tev izraidīšu no zāles. Ja tu tiešām, tad ej lūdzu ārā no zāles tiešām un netraucē cilvēkiem strādāt. No strādā tālāk, tu šodien te esi baigi labi sastrādājies. Nu ļoti. Izej lūdzu ārā, ja? Izej lūdzu ārā. Un lai vispār izbeigtu šitās te runas, visādas turpināsies atkal visādas vērtējumus, atestācijas, turpmākos darbus. Ja, piemēram, Raimonds pasaka, samaksāt man visu šito te, visu atsauciet to, kas te iepriekš ir bijis, es no rītdienas šeit es nestrādāju. Tad es esmu mieru balsot un visu tas aizmirst. Visi pārējā sadarbā paņēma, cik eiro paņēma par savu zemi? 8–9 eiro pa metru. Bet tā tā ir izvēle. Tu pieprasīji 50 vai 60 eiro par kvadrātmetru. Jā. Nu, tu deputāts būdams. Nu, kāda starpība te ir deputātam? Man ir kauns par tādām lietām. Es vispār no šī visa atsakos. Tev nebūtu balsošanas mašīna, ja? Tev nebūtu balsošanas mašīna, tev būtu citi brašuļi, ja?